Un ceturtā sadaļa, kas laikam locīti ir aizdītā gada laikā visvairāk, un arī, kur te tie ķeksīši vismazāk un krusti visvairāk. Pirmkārt, tas jautājums, kas ir tie 25%, tur tā arī palika aktuāls un līdz galam neatbildēts. Beigās tur izrādījās, ka viņš tā kā varētu būt pārkopēts no Eiropas piegājiena, ka 25% nevis visā birokrātijā, kas ir birokrātija, bet tajā birokrātijā, ar ko sastopās uzņēmēji, jo tas ir Eiropas viens no uzstādījumiem. Labi, lai būtu. Drošībai un atbalstam ģimenēm pārvirzīti. Nevis papildus piefinansēti uz parāda rēķina, bet pārvirzīti. 5% no budžeta finansējuma. Nav pārvirzīti. Ir piešķirts drošībai un atbalstam. Tas jā, bet nepārvirzīts. Samazinot un efektivizējot valsts pārvaldes funkcijas. Vēl pārprasījām. Tieši kas ir samazināts un efektivizēts, izgājām cauri visiem tiem sarakstiem, kas te tapa vienā rīcības grupā ar Raivu Kronberga vadību, kur tagad Enziņa kungs ir pārņēmis vēl kaut ko. Te es teiktu, tā jautājuma zīme, tas būtu ļoti maigi novērtēt būtībā, te ir nākamais krusts klāt. Otrais punkts, vismaz 5% publisko pakalpojumu nodot privātajam sektoram, tur ir tikai krusts. Trešais, paaugstināts minimālais publisko iepirkums slieksnis, paaugstināts nav, bet šeit ir vēl viena atruna, par ko būtu jādomā ļoti rūpīgi līdz nākamajā gadā. Ir valdība akceptēts koncepts un plāns un projekts publisko iepirkumu reformai, kuras ietvaros šis varētu notikt. Un tur ir tas lielais jautājums. Nevis tikai par sliekšņiem, kas kaut ko uzlabos vai samazinās birokrātiju. Bet tur ir lielais un neatbildētais jautājums, kas ir Saeimai, cik pasākums būs caurspīdīgs. Jo, ja mēs paaugstinām sliekšņus un nepalielinām caurspīdīgumu un atklātību, tad mēs varam palielināt zakšanu. Šeit ir krustiņš. Un visbeidzot, samazināta birokrātija Eiropas fondu finansējuma iegūšanai un izmantošanai. Te lietas vispirms dalās. Ir valsts puse, kas saka, gan neapgalvo, ka viss izdarīts, bet saka, apkopotas problēmas, sadalītas grupās, izvērtētas, strādājam un, kā saka, sviedriem vaigā un melnām mutēm. Es vienmēr citēšu šo citātu, kas šai studijā vienreiz izskanēja. Un tad ir uzņēmēji. Pajautājot vienam otram uzņēmējiem, viņi arī liek šeit mikroskopisku ķeksīti līdzās krustiņam. Kaut kas ir izdarīts, nav šaubu. Kaut kas. Bet, teikts, fundamentāli samazināta birokrātija, pat ja ne 25, tad kaut kādā lielā apmērā. Nē.